Sveicināti skatītāji, klausītāji. Es nevaru zināt, varbūt pat tostītāji. Un šodien ir jauna diena pienākusi. Nesen es noskatījos vienu onkuli vai pat vectētiņu no Daugavpils, kurš savu Audi ielidināja Coca-Colas baseinā. Es jau no sākuma domāju, tas ir milzīga kritika vai kaut kas tāds. Šausmīgi viņu jānozāķē. Vēl es gribēju tā kā uztaisīt kaut kāda Azlagora un piramīra parodiju, bet priekškām, lai tas večukiņš dzīvo savu dzīvi, lai viņš lidina savu Audi 80, kurš pagājuši gadu pat 3 reizes mēģinājis iziet tehnisko ārā, 3. arī izgāja. Es biju pat uztaisījis šādu jauku scenāriju. Gribēju iepīt pat Kristapu no Joret LV, gribēju viņu par Azlagoru pataisīt, bet, piedod, Kristap, neizdosies. Es zinu, ka tu skaties manas video, liels sveiciens tev. Un šodien mums šeit ir burbuļu taisītājs Izkon. Iegādāts šis jaukais agregātiņš bija pirms aptuveni 10 gadiem. Vēl joprojām darba kārtībā, un te ir daudz dažādi režīmi, tur sporta un sazin kādi tur režīmi, bet es teikšu godīgi, priekškām tur daudz režīmu. Šādiem aparātiem pats galvenais ir, lai varētu uzgriezt uz pilnu klapi un pēc tam pieliet pilnu vannu ar ūdeni, pieliet klāt vannas putas normālā daudzumā, protams. Labi, no sākuma pārbaudīsim, vai tiešām kola putojas. Labi, šeit mums ir mentos, pamēģināsim, kā tad ir. Labi, draugie draugi, aiziet! Jā. Tepat, kad nedaudz kaut kas ir palicis. Labi, tagad pamēģināsim, uz ko tad šis jaukais aparāts mums ir spējīgs. Liekam iekšā. Šeit mums ir mazlietiņu vannas putas. Tā drusciņi. Mazlietiņu lejam iekšā. Tā, ka redzam, esam ielējuši, viss kārtībā. Godākie draugi, varam patiesi vannoties! Šāda mums ir mūsu burbuļu vanna. Putas pamazām krājas. Tas ir labi, tas ir ļoti labi. Viss notiek. Tā mums tur ir maksimālais ātrums, ko vispār var uzlikt. Un putas pamazām ceļās. Un to es pamazām jāsaprotu, putas kļūst arvien vairāk, jau ir nedaudz pagrūtāk elpot, bet viss ir labi, putu ir daudz, putas ir foršas un viss ir forši. Šādas jaukas putas mums te sanāca, tīri jauka izklaide, ja jums ļoti patīk putas. Paldies par jūsu skatījumu! Uz drīzu tikšanos! Tagad visu šito vajadzētu kaut kādā veidā sakopt.